Labdien! Mani sauc Gita, un mēs atkal tiekamies manos kamoliņu stāstos. Ir pagājuši gandrīz 2 mēneši kopš pēdējās reizes, kad mēs ar jums tikāmies, runājam par maniem adījumiem. Ir pagājis tik daudz laika, ka es pati nesaprotu, kur pagājuši ir 2 mēneši, jo šis laiks ir bijis pilns notikumiem, pārgājieniem kalnos, ekskursijā uz Budapeštu kopā ar meitām, kas mums ir tāds tradicionāls brauciens katru pavasari, kur vismaz nedēļas nogali 3-4 dienas mēs pavadām kopā un iepazīstam kādu jaunu skaistu pilsētu Eiropā un, protams, pavadām laiku kopā. Maijs arī darba specifikas dēļ ir tāds ļoti īpašs mēnesis, laikam vispiepildītākais un visnoslogotākais, tāpēc nebija nevienas sestdienas, svētdienas, kad es varētu mierīgi apsēsties mājās un uzfilmēt kārtējo video un pastāstīt par to, kas ir man tapis, uzadīts, kādi ir plāni vai ko es esmu iegādājusies. Tā nu mēs šodien atkal esam kopā. Es ceru, ka tu esi sagatavojusies, lai paklausītos, arī paskatītos, ko es esmu uzadījusi, ko es esmu nopirkusi, un patīkamu tev skatīšanos. Laikam sākšu es ar uzadītajiem darbiem, jo 2 mēnešu garumā, ja tā atskatās, es esmu diezgan daudz adījusi pēcpusdienās, pa vakariem, lai nomierinātos, lai atslēgtos no visām ikdienas rūpēm, un man ir tapuši diezgan daudzi adījumi. Un kā tu redzi, viens no tiem ir man mugurā, un tas ir džemperītis, ko es esmu adījusi pati pēc savas idejas un izpildījuma un arī aprēķiniem. Džemperītis ir reglāns, kā es saku, reglāns parastais, ar ļoti skaistu rakstiņu, kas man ir iepaticies kaut kur vai nu Pinterestā vai kaut kur, vienalga kaut kur interneta dzīlēs man tas parādījās, ļoti vienkārši, ļoti interesants. Un tā nu tas man ir ierakstījies un iadījies manā vasaras džemperītī. Džemperīts tātad, kā jau teicu, ir reglāns no augšas. Piecelšos, parādīšu, pagrozīšos, jā, ar gludu labiskajā adījumā adītu muguriņu, īsām piedurknītēm un apkaklīti. Bet tā kā sastāvs ir tāds, kurš netur nevalnīti neko, tad, lai nostiprinātu kaklu, es pēc valnīša esmu uzadījusi šo te viltu sketelējumu, jeb kā vēl citādi sauc, nezinu pat kā latviski ir, ja tu zini, tad noteikti uzraksti, ketelējums kabatā, kad adās no vienas un no otras pusītes 2 vai 3 rindiņas labiskais adījums, un tad sādās kopā atkal pa 2 valdziņi vienā. Ja? Nu, tāds paslēpjot vīlīti, ja mēs tā kā apstrādājam maliņu. Un tālāk jau tātad reglāns, kamēr es veidoju kakla izgriezumu priekšpusē un arī mugurpusē, tikmēr es pieaudzēju katrā otrajā rindā, un ja mēs paskatāmies šeit uz reglānu līniju, tad to var apmēram redzēt, ka tas ir, tā kā līdz pleca beigām, tik tālu es pieaudzēju katrā otrajā rindā, gan piedurknē, gan stāva daļā, un tālāk jau tātad mēs redzam apmēram 2/4 daļas no piedurknes garuma. Es turpinu pieaudzēt katrā 3. rindā, gan piedurknē, gan stāva daļā, un tālāk attiecīgi 1/4 daļa atkal paliek katrā otrajā rindiņā, un tad es skatos pēc piedurknes platuma. Parasti pieaudzēšana katrā otrajā rindiņā iet tikai stāva daļā, bet piedurknē es turpinu pieaudzēt katrā 3. tā kā tas bija šajā te daļā. Nu, tur tāda mazliet matemātika jāpaseko līdzi, bet katrā ziņā nav nekas tāds, kas
nav izdarāms. Un tālāk, tad, kad ir apvienots šeit te priekšpusīte un mugurpusīte, šajā te vietā es nelieku vairāk padusas līnijā par 10, 9 maksimums, 10 ļoti reti valdziņi, ja dzija plānāka. Un tālāk ada uz leju. Un, protams, valnītis man ir, ja es visu džemperīti adīju 4. numura adatām, tad valnīti es adu ar 3. numura adatām, lai viņš ir tāds akurātāks un arī mazliet stingrāks, lai neizgāžas kā veca sēta. Šim džemperītim man ir izlietoti 300 grami. Nepilni 300 grami no kā tad es to adīju. Pagājušajā pavasarī, pagājušā gada pavasarī, kad bija atbraukusi Olita Kotāna uz Latviju, mēs ar viņu tikāmies, un viņa kā vienmēr brauca ciema kukuļiem, un viens no ciema kukuļiem bija šīs skaistās 2 spoles. Man tur bija, protams, vairāk kā jau vienmēr. Viņa atbrauca pilnu somu. Paldies tev, Olita, ja tu skaties. Un šī vasarā, mēs zinām, ir rozā krāsa topā, un es nezinu, tas ir tāds rozā noskaņojums, kaut gan rozā nav mana mīļākā krāsa, bet šogad man pilnīgi vilktin velk uz rozā visu visādās krāsās. Un tātad mans džemperīts ir radīts no 2 diegiem. Viens diegs ir lins. Lins ar nelieliem sudraba tādiem fliterīšiem, bet lins varētu būt apmēram kaut kādi 500–600 metri 100 gramos. Te nekur nav uzrakstīts, cik tas ir metrāža, bet katrā ziņā, tā kā standarts lins tāds diezgan patievs. Tāpēc 2 diegos es negribēju gluži likt adīt linu, bet tā kā man vēl ir ļoti, ļoti līdzīgs pēc savas krāsas, varbūt drusku tumšāk rozā, šī te kokvilna, kas ir 50% kokvilna un 80% kokvilna un 20% zīts, tad es liku šos te abus 2 kopā un adīju 4. numura adatām. Un kā jūs redzēt, te man vēl ir daudz. Jābūt tik idejām, kur vēl šo te visu pielietot, un pats labākais ir tas, kā adījums ir ļoti patīkams, un vasarā tas ir vienkārši dievīgs. Gan zīts iedod savu plastiskumu un vēsumu, gan lins ir, kā jau lins ar savu vēsumu un patīkumu, un savukārt kokvilna iedod to mīkstumu, kas ir pilnīgi nepieciešama. Redz tādi, tad man ir šis džemperītis, bet šis nav vienīgais darbiņš, ko es esmu uzadījusi. Un mazliet vēlāk, tev tūlīt, pēc pāris sekundītēm, tu redzēsi gan manu pavasara noskaņojumu, gan arī to, kas ir tapis vēl vēlāk. Ja mēs paskatītos uz to, kas tad man ir tapis, mans noskaņojums pavasara, tad viennozīmīgi jūs sapratīsiet rozā un veci rozā. Ja? Mans pavasara noskaņojums, kā jau es teicu. Iepriekšējā video, ja es nemaldos, jūs redzējāt pusgatavu, bet nepabeigtu džemperīti no Drops Melody. Tātad to es arī aprīļa beigās pabeidzu ar 3/4 piedurknītēm. Adīts ir ar šo te japāņu plecu. Apkaklīte ir parasti tā kā uzņemta bez nekā un uzadīts. Un šeit man, es neatceros, cik man aizgāja, 200 grami. Jā, laikam 200 grami Drops Melody, 4 ficītes. Un, liekas, es arī viņas visas izadīju. Tas tā kā siltāks, kaut gan šobrīd vasara ir tāda, kad arī Drops Melody ir velkama mugurā, jo
kā viens vēl teica, ir kaut kur Facebookā man pamanījās, pie mums visi stabili. Ziemā +13, vasarā +13. Un tāpēc mans Drops Melody džemperītis ir tieši laikā. Es pabeidzu arī savu mohēras džemperi, ko es adīju no tās Drops Kitsilka piparmētu krāsā, bet tā kā tā krāsa man ļoti patika meitai jaunākajai, tad pēc brauciena uz Budapeštu es arī to viņai uzdāvināju, un tam džemperītim gan man aizgāja 7 pilnas ficītes, es adīju 2 kārtām, un no 8 pavisam nedaudz, bet katrā ziņā man ar 7 nepietika, jo piedurknes bija tādas paīsas, un es nevarēju saprast, adīt, tā kā piepirkt 8. ficīti un uzadīt normālas garuma piedurknes vai taisīt tā kā 7, 8 daļas piedurknes, bet beigās nolēmu, nē, es labāk nopirkšu to vienu ficīti Drops Kitsilku un uzadīšu džemperīti tādu, kādu man gribās, lai nav tā, ka piedurknes ir tādas nekādas. Un tā kā to es šobrīd nevaru parādīt, un man ir arī tā, ka es arī šo džemperīti nekur nenofotografēju, nekā es to vienkārši uzadīju un atdevu tālāk. Un tad bija mais, 1. mais, mēs ar vīru devāmies 5 dienu braucienā uz Slovākiju, nu kā jau gandrīz jāsaka tradicionāli, lai šīs te maija brīvdienas veltītu kāpšanai kalnos. Un arī šogad mēs bijām Malafatra kalnos 3 dienas, kāpām fantastiskās vietās, fantastiski skati, no ļoti ekstrēmiem kāpieniem gan kalnā, gan lejā. Un katrā ziņā tas, ko tu redzi uzkāpjot šajos kalnos, tas ir nenofilmējams, nenofotografējams. Tās ir tikai emocijas, ko tu vari paņemt un paturēt savā atmiņā, un ja kāds ir sekojis no jums līdzi man Facebookā, tad šī brauciena dienu, tā kā mini reportāžu ar skatiem, ar video nelieliem, es esmu ielikusi arī savā Facebook profilā, tā kā, ja tevi interesē, tad tu noteikti vari aiziet un apskatīties. Un tā kā brauciens uz turienu un atpakaļ bija ar autobusu, tad es skaidri zināju, ka, lai man nebūtu jāgarlaikojas, es paņēmu līdzi adīklīti, kuru es noskatīju jau janvāra sākumā Ligitai, ko jūs pazīstiet kā Ligitu ar no Knitting Season kanāla un arī adīšanas vidē Ligita ar, un viņa bija adījusi sev šallīti ar bumbulīšiem. Savukārt aprīļa beigās, tad, kad mēs devāmies sezonas pēdējā pavasara pārgājienā uz Ogri ar adītājām, ko organizēja adījumi, tātad Rūta, es noskatījos, kā Ilze Salna adīja sev šallīti mazliet savādākiem bumbulīšiem, ne tamborētiem, kā to darīja Ligita, bet aptītiem padatu, un es nospriedu, ka man šis variants patiks labāks, un arī rakstīņš man likās vienkāršāks. Un tā es braucot uz kalniem, paņēmu līdzi gan adatiņu apkotīt, man šoreiz noderēja viena no manām nolaustajām koka adatiņām, kas glabājās vairākus gadus adatu maciņā, un, protams, dzija, ko es biju nopirkusi pie Kristīnas speciāli krāsota šāda veida šallītēm, tad, kad mēs bijām uz atvadu pasākumu Kristīnas veikaliņām te Rīgā, un tur es nopirku šādu te skaistu Kristīnas, kas ir marumajāns krāsoto dzīņu. Šī ir merīna vilniņa, un redzam, šallīte ir pietiekami gara, ja, tā kā apmēram 2 metri ar kaut ko, šādiem te spiciem galiņiem,
Ja? Iet atdās no viena stūrīša un pakāpeniski garumā, un tad tieši tāpat noraucās, kā ir. Un tad ir tā lietiņa, šie te bumbulīši tītie. Ja? Tu ādi ar šo te pamatkrāsiņu, līdz tev parādās bumbulī, šī te tumšā krāsiņa pavadienā, un tad tu to tumšumiņu paņem un aptina padatu un iedi iekšā un turpini adīt pēc raksta, un kā tev sastopas jauna šī te sekcija ar šo tumšāko krāsiņu, tā tu atkal veido bumbulīšus, un tāpēc tie bumbulīši ir tādi, redziet, bez kaut kāda īpašas loģikas, kur viņi tur trāpās, tur arī ir, un bumbulīši ir gan vienā, gan otrā pusē, un šīs aprakstiņš man bija maksas apraksts. Es infoboksā arī ielikšu saitīti uz šo te aprakstu Ravelry, bet atradīšu un arī ielikšu to bezmaksas aprakstiņu šāda veida šallītēm, kur radīja Ligita. Nu, katrā ziņā merīna vilniņa ļoti skaista, ļoti mīksta, un, kā jau sapratāt, veci rozā krāsiņas, tas ir tas, kas ir šī gada mans favorīts. Un 2 dienas, ko mēs braucām turp un atpakaļ autobusā, ļoti laba izklaide, un man nebija nemaz garlaicīgi. Es klausījos audiogrāmatu un adīju savu šallīti. Un pabeidzu to es pēc atgriešanās no Budapeštas, un tā man ir tāda ceļojumu šallīte. Un tad, kad un tad mēs tam meitām 3 skaistas saulainas dienas pavadījām staigājot pa Budapeštu, izbaudot visu pilsētas krāšņumu, gan dienā, gan vakarā braucot ar kuģīti. Arī šī ceļojuma fragmentus tu vari apskatīties manā Facebook kontā, un tas bija ļoti, ļoti jauks tāds jau tradicionāls brauciens, kad pavasarī mēs ar abām manām meitām dodamies mini izbraucienā kaut kur uz ārzemēm, kaut ko skaistu apskatīties, un pats galvenais pavadīt laiku kopā, un kā mēs smējāmies, vēl pāris gadiņus, un mums varēs jau sākt pievienoties mazmeitas, un tad mēs dosimies mini izbraucienos visas kopā. Nu, tāda jauka tradīcija, kas man tiešām ļoti, ļoti iepriecina un dod daudz pozitīvu emociju. Pēc atgriešanās, kā jau es teicu, es pabeidzu savu šallīti, un tad man tā niezēja rokas uz kaut kādiem vasaras sadījumiem, neskatoties to, ka man visādu džemperīšu un visu kaut kā vasarai pietiekami daudz, bet man gribējās kaut ko jaunu, un tad tapa ļoti ātri nedēļas laikā pēc darba, pa pēcpusdienu, pa vakariem, pareizāk sakot, uzadīju šo skaistuli, un tad, kad šis bija uzadīts, tad man visu laiku mieru nelika pagājušajā gadā nopirktā dzīņa. Pagājušajā vasaras sākumā es Jārnelvē veikalā nopirku šādu te dzīņu, kur ir viskozīte kopā ar baltām pērlītēm. Atkal redziet, veci rozā krāsa, bet tā kā šī te dzīņa, šis te pavadieniņš ir tāds apmēram uz kaut kādi 500 metri, kaut kur starp 400 un 500 metri 100 gramos, un viskozīte ir tāda ļoti slīdīga. Es pamēģināju adīt vienā diedziņā vienu pašu, un tā nebija ne satura, ne kaut kā, un es arī neteiktu, ka man ļoti patika adīt, tāpēc Bulijārnā es piepirku, redziet, ļoti pēc toņa tieši tādu pašu merīnu vilnu, un merīnu vilniņa man arī šeit varētu būt kaut kādi 700 metri 100 gramos, un saliekot abas divas kopā, es uzadīju sev vasaras džemperīti ar īsām piedurknītēm. Šī te dzīņa, un šis man arī ir reglāna džemperītis, arī šeit ņemot vērā to, ka ir tomēr
viskozīte un nezinu, kā viņa stiepsies, kaut gan merīna vilnai it kā vajadzētu turēt valnīti, bet viskozē ir tieksme stiepties, tad arī šeit ir šis te viltus ketelējuma divas rindiņas, jā, trešajā sādīts kopā, tālāk tā tad ir izveidots šis te muguras un priekšpuses padziļinājumi, iekomponēts rakstīņš, un šeit jau ir drusku cits rakstīņš, kas man arī ļoti, ļoti patika. Un reglāniņu es adīju ar diviem valdziņiem reglāna līnijā, un jau pēc reglāna līnijas jūs variet saprast atkal, kamēr es veidoju kakla padziļinājumus, gan priekšpusē, gan aizmugurē es pieaudzēju katrā otrajā rindiņā, un tālāk ir posms, kurā es pieaudzēju katrā trešajā rindā, un tālāk līdz pašām beigām es pārgāju uz pieaudzēšanu katrā otrajā rindā stāvā, bet piedurknē atstāju katrā trešajā. Un aizmugurīte ir, redziet, visa vienās pērlītēs. Un piedurknīti, tad, kad es adīju, tātad es uzņēmu piedurknīti, un šeit es noraucu 4 reizes katrā otrajā rindiņā, un tālāk vairs neko, te jau ir mazliet pieadīts un aprocīte. Ļoti patīkama, atkal tā viskozīte iedod to vērsumu, un tas merīna vilna iedod tādu kaut kādu stabilitāti, ļoti plastiska, ļoti patīkama un mūsu vasarām ļoti piemērota. Un šis rakstīns ir viens no šīs vasaras atradumiem, kas man ļoti iepatikās. Runājot par šīs dzīves adīšanu, sākumā man ļoti patika adīt rakstiņu, bet tad, kad jau džemperīts gāja uz leju, tad man sāka kaitināt šīs te pērlītes, kuras adot visu laiku kaut kā centās izlīst, iadīties kreisajā pusē, un griestus valdziņus to adīt nevar, jo tad nebūs skaists adījums. Un tad iznāca tā, ka redziet gandrīz katra pērlīte, lai viņa nebūtu šajā te kreisajā pusē, katru nācās ik pa brītiņam atpakaļ iestūķēt un nostiprināt labajā pusē, un tas bija tas, kas arī drusku kavēja adījumu, bet katrā ziņā tas ir tā vērts. Un man ir vēl viens skaists džemperīts vasarai. Šāda pati dzīņa, tikai drusku tumšāka, tādā plūmju krāsā, tieši tas pats sastāvs šī te viskozīte ar pērlītēm, un tieši tādu pašu es pagājušajā vasarā arī dabūju šo te merīnu vilnu, tā ka man vēl ir vienam džemperītim, kas ir jāuzada dzija. Un tas ir tas, kas man palika pāri no šiem te, jā, nu tā ka te būs atkal tādi pārpalikumiņi, ko varēs domāt un skatīties, kā kombinēt kaut kur, lai nestāv un neaizņem vietu. Nu tā, tad, kad tos es uzadīju, maija beigās uz Latviju atbrauca Olita. Olita, ja tu skaties, tad sveiciens tev, un no sirds paldies par tām dāvanām, ko tu man atkal kārtējo reizi esi atvedusi. Un, ja jau mēs par dāvanām, tad Olita man uzdāvināja 400 gramus šo te 100% zīda diedziņu, kas ir tādā, redziet, tādā tā kā šņorītē. Ja, tāda tā kā šņorīte, un ja, es parādīšu artikulu, ja, šāds te. To Olita pirka Šveicē, un pie mums Latvijā es šādu neesmu sastapusi zīdu, bet katrā ziņā tas nav tas gludais zīds, slīdīgais, kas ir
ko ir ļoti grūti adīt un tievs. Tas nav arī buredzīts, kas izskatās, nu, tā kā novalkāts adījumā, ja, tā kā tāds ļoti specifisks. Šis ir kaut kas pa vidu, bet katrā ziņā man uzreiz gribējās uzadīt sev kaut ko no šī zīda. Varbūt gluži nav mans tonis brūnais, bet man ir pie kā vilkt un arī šādas te brūnas krāsas garderobē noder, un es tātad ķēros klāt. Ar adatām 3,25 adīju vienā pavadieniņā. Man gan nav skaidrs, cik šeit ir metrāža, bet pēc tam sajūtām varētu būt kaut kādi apmēram 400 metri 100 gramos, nu kaut kā tāpēc pēc sajūtām. Un tad es ieraudzīju atkal ļoti skaistu rakstu, un es sapratu, ka jā, šo rakstu es vēlos, un es sāku adīt, un šis te džemperītis man ir adīts no atsevišķām detaļām. Ja, tātad priekšpusīte atsevišķi, mugurpusīte atsevišķi, un šo te es adīju, vienai pusītē man bija 142 valdziņi, un sākumā likās vai dieniņās cik plats, bet tad, kad es uzvelku, ir ļoti labs, un es vēlāk arī ielikšu nelielus video, kuros jūs varēsiet redzēt, kā tas izskatās man mugurā. Un apdarītas ir vienkārši uzadot divas labiskās rindiņas. Es uzreiz pārgāju uz rakstu, piedurknēs veidojot padušu līnijās, tātad veidoju šo te roku riņķa izgriezumu viena raksta platumā, tālāk uz augšu, ja, slīpais plecs, apmēram viena raksta platumā, un apstrādāts kakliņš ir tieši tāpat. Es nevarēju saprast ilgi, kā tamborēt vai netamborēt, bet pēc tam es uzņēmu ar adatiņām 2,25 šo te viltus ketelējumu, it kā nezinu, kā latviski pareizi krieviski, tas ir kitļovka v karman, nu tā, kad tu adi no labās pusītes un no kreisās, un pēc tam sādi kopā. Viņš ir tā kā to vīlīti, tā kā paslēpja viducītī, un tad bija divas atkal rindiņas, 3 rindiņas labiski, un 4. ar kreilisko adījumu es noraucu, ja? Nu tāda iznāk tieši tāds pats kā sākumiņš, un piedurknītēm tieši tāpat es arī izveidoju šo te kakliņu. Un tad, kad es uzņēmu piedurknīti, es parasti arī tā daru, ka es ar adatām stipri mazākām nekā es adu pašu adījumu. Šī gadījumā es ņēmu adatiņas 2,75 un labiskajā tajā valdziņu celiņā es uzņēmu katrā valdziņā valdziņu, ja, piedurknītēm, un pēc tam jau otrajā rindā ar tām adatām, ko es adu pašu piedurkni, es sādīju katru 3. un 4. valdziņu un izgāju uz šo te, un tāpēc man arī vienmēr tā nav ne savilkts, ne par biezu. Un viena raksta platumā, šeit jūs variet redzēt, viena raksta šeit ir, nu tā kā piedurknītei ar nepabeigtajām rindām, šis te noapaļojums, nu un tālāk jau vietā piedurknīte. Šeit paduses daļā es sādīju 5 reizes katrā otrajā rindiņā, un tālāk jau noraucu katra raksta pirmajā rindā pa vienam valdziņam katrā pusē. Ja? Un, protams, tas ir sašūtais, un zīds ir fantastisks. Šis džemperītis svēr tikai 200 gramus, un šeit man ir vēl vienam dzija, tā kā ļoti, ļoti jauka pieredze, un ar šāda veida zīdu es laikam adu pirmo reizi,
Un tad, kad es biju to uzvilkusi mugurā un izgājusi ārā, tad likās, ka mugurā nav nekā. Ja? Ļoti, ļoti viegls, ļoti gaisīgs, katrā ziņā ļoti, ļoti patīkams. Tas ir vēl viens mans adījums. Un paralēli, tā kā man iznāca diezgan padaudz visur, kur braukt, tad man arī radās zeķītes. Es neatceros, vai es jums to visu rādīju vai ne, bet man bija tādi zeķu dziju pārpalikumiņi, kuri tādi kamoliņi pa 15, pa 20 gramiņiem mētājās. Vienam bija 25 grami laikam, un, lai nemētātos, es uzadīju zeķes. Šīs man ir pelēkā ir Drops Nord, un šī te kalcetērija, kas man jau bija janvārī uzdāvināta uz dzimšanas dienu no tādiem atlikumiņiem, es arī uzadīju zeķīti. Un, ja mēs skatāmies šeit, tās svītriņas ir tādas dažāda platuma, pāriet, un kamēr aiziet uz heliksu. Un tā kā zeķītes uz manu 40 izmēru, 15 valdziņu uz adatas, kā vienmēr. Es nezinu, vai es jums rādīju vai ne, manuprāt, dubults neplīst. Tad man bija arī nopirkta dzija kaut kad ziemā, tāda 2 kamoliņi atšķirīgi, ja, šādi te, un tad es arī nolēmu, ka man viņu vajag ļoti, ļoti. Es tūlīt paskatīšos, kas tā man bija pa dziju, jo stāv uz mēles, bet es nevaru atcerēties, kas tā man bija tūlīt. Kur tu man esi? Gazelle Happy Fit. Jā, tā man bija tā Gazelle Happy Fit nopirktā dzija. Nezinu, cik izturīga vai kāda, bet katrā ziņā krāsa fantastiska. Dzijas rupjums vienkārši dievīgs, un tas mīksta, ļoti zīdaina, ļoti, ļoti patīk. Tāpēc noteikti ziemā vilkšu nesāšu, skatīšos, kā tā uzvedās. Ja jums ir kādam pieredze, cik izturīgas ir šīs te zeķes no Gazelle Happy Fit, lūdzu uzrakstiet, padalieties ar savu pieredzi, bet katrā ziņā šī te zeķu dzija man ļoti patika, un gan savu krāsu dēļ, gan dzīves struktūras dēļ, gan arī tā kā tīri uz tausti vienreizēja. Un, kā jūs zinat, es biju janvārī sapirkusi vai decembra beigās vai nopirkusi to dziju. Zeķes ir radītas, noteikti atpazināt šo te kalcetērija pelēko dziju. Un arī šeit man bija tādi kamoliņi pa 20 grami kopā, tādi nekādi, un man bija vēl palikusi baltā dzīņa, kas ir Regija baltā krāsojamā tā dzīņa, un es sakombinēju šādās pašās līnijās, jā, atkal ar dažādu šo te pāreju, lai man pietiek. Un interesanti, es izmēģināju mākslīgo intelektu, lai viņš man palīdz aprēķināt, un uzrakstot ChatGPT, cik man daudz ir šīs te dzijas krāsainās, un cik es gribu garu valnīti līdz papēža veidošanai 2 krāsiņās, kā man izveidot šos te svītriņas, tā kā, lai viņš man piedāvā, un pēc mūsu sarunas, pēc dažiem precizējošiem uzdevumiem mākslīgajam intelektam, viņš man iedeva šo te svītriņu sakārtojumu, tā kā tur arī var paniekoties, ja pašam ir grūti rēķināt, un viņš man tā arī teica. Ja uz adatas ir tik un tik valdziņu, jums ir tik un tik grami, jūs adat ar tādām un tādām adatiņām, tad jums tik un tik rindās
jāpietiek šim te daudzumam. Un patiešām es izadīju, man tur palika tādi mazi galiņi, varbūt no šīs te pelēkās, un man sanāca tādas vēl vienas zeķītes no atlikumiņiem. Tad, kad es adīju savu šo te džemperīti, adatiņas, diezgan smalkas, 3,25, adīt diezgan daudz, un tad ir tā, ka tad, kad tu adi, un liekas, ak, dieniņās, viss vairs negribu, un man cilvēkam, kuram ir parasti viens adījums un citu nav, pilnīgi ir rokas niezēja paņemt kaut ko paralēli prāta pārslēgšanai, pādīt. Un tad es esmu sapratusi, ka man vajadzētu plecu lakatus, jo meita šobrīd ceļ māju, un tas nozīmē, ka priekšā mums būs pietiekami daudzi vakari uz terases, pie sarunām, pie tējas krūzītes, un ņemot vērā to, ka tas ir meža mala, meža ieloks, mūsu vēsās vasaras noteikti noderēs lielie plecu lakati. Un man ir arī no dāvinātājiem, Olitas dāvinātajām nutridenzijām, daži tādi pa vienai kūciņai, pa divām kūciņām, tādi, ka džemperīti gluži nepietiek, krāsas savā starpā es kombinēt nevaru, jo tās nav manas krāsas, lai es vilktu džemperī vai jakā, bet plecu lakats labu labais. Un tā es paralēli, lai atbrīvotu savu prātu, paņēmu 2 kūciņas dzelteno nutideni, un man vēl bija Covid laikā Klipan saulē nopirkts tieši tāds pats dzeltenais, vienas pavadiena vilnas dzītiņa, tā, kas viņiem ir tā kā atlikumos, un stāvēja, gaidīja savu kārtu. Un es pieliku klāt pie nutidena, lai tas dzeltenais iedod tādu saturiņu un mazliet stabilitāti. Man ļoti patīk adīt no nutidena, bet reizēm nutidenzijai atkarībā no krāsas, tur var būt tievāki, varbūt netik tievi tas jēldzijas pavadieniņš, un jebkurā gadījumā tas vienkārtīgā vilnas zīņa mūsu pašu Klipan saules iedos dzīvē stabilitāti un padarīs to mazliet izturīgāku. Un tā kā es esmu jau uzadījusi tad, kad Rūta uztaisīja savam Dundakas svētku lakatam testu, tad viņa man piedāvāja piedalīties. Diemžēl man tur nesanāca bildes normāls uztaisīt, bet lakatu es no nutidena uzadīju. Un šis man ir otrais nutidena lakats ar Klipan saules pavadieniņu, Rūtas Dundagas svētku lakats. Jā, reku Dundagas svētku lakats. Vienīgais tā kā man dzīves nepietika, lai es pabeigtu 3 pilnas šīs te raksturindas ar šo te mežģīņa adījumu. Jā. Un es uztaisīju mazliet pa savam nobeigumu, mēģināšu jums parādīt ar šādām skaistām zvaigznītēm. Plecu lakats man ir liels, sver tikai 300 gramus, tur bija 200 grami nutidena un 110 grami tā Klipan saules, un jūs redzat liels skaists lakats, un kur vēl fantastiskāk vasarā vai kaut vai ziemā, tad, kad mājās sēdi, uzlikt uz pleciem un būt. Un nutidena dzija man vispār jēldzies ļoti patīk. Un paskatieties, vai nav burvīgi, ja? Tāds saulains, tā kā saulīte šovasar mums nav, tad man ir saulains Dundakas svētku lakats no Klipan saules un nutidena. Un to es pabeidzu tikai vakar. Izmazgāju, tas pa nakti man ļoti skaisti izžuva, un es jums šodien varu atrādīt šo skaistumu. Vienkārši pasakaini, vai ne? Jums mazliet gaišāka krāsa, man ir vairāk tāda dzeltenīgāka, tāda zaļi dzeltenāka. Ja jums tāda vairāk uz balto iet, man vairāk iet uz zaļganīgu. Fantastiski, vai ne?
Un tad es mazliet pastāstīšu par to, ko es esmu iesākusi vakar. Nu, protams, lakatu pabeidzu, izmazgāju, bija pēcpusdiena, ārā bija tāds nekāds laiks, lietus lija, augsts, un sēdēju, skatījos savus franču detektīvus, un tad es paņēmu, iesāku sev vēl vienu vasaras džemperīti, kuru es adīšu atkal tieši tāpat kā Bruno no 2 detaļām, priekšpusīti atsevišķi, mugurpusīti atsevišķi, un piedurknītes pieadīšu klāt. Runājot par šo te džemperīti, te nu gan ir jāsaka tā, mīlestība no pirmā acu uzmetiena. Jūnija sākumā, nezinu, Instagramā vai Facebookā man parādījās šis te, parādījās Vulī-Arnā jaunais pievedums ar jaunajām dzijām, un es ieraudzīju šo skaistuli. Nu, paskatieties, nu, šādi būs pareizāk, ja? Balts, dzeltenīgi zaļgans pavasara un gaiši zils ar zaļganīgi zilganiem maziem fliterīšiem. Un sastāvs šim bija 10% kašmirs, kaut kādi tur diezgan lieli procenti, 30 vai cik bija lins un kokvilna. Un tur kaut kādi pāris procentiņi tie fliterīši, bet katrā ziņā sastāvs dievīgs. Un es nospriedu, ka šo dziju man noteikti vajag, lai tur vai kas. Un aizgāju uz veikalu, jā, patiešām stāvēju un pie kam stāvēju ar paraudziņu. Un tā bija otrā mīlestība no pirmā acu uzmetiena, kad es ieraudzīju rakstiņu. Redziet, absolūti vienkāršs, bet tik eleganti skaists rakstīns, un vakar es uzmetu šo te džemperīti un uzadīju divus raportiņus uz augšu, lai paskatītos, kā izskatās. Man ļoti patīk, nu, un adīšu. Un pie kam, ja jau mēs par šo te, tad es to adu uz sava atklājuma, ko es, nu, klausoties tā kā YouTube, es ļoti daudz esmu dzirdējusi, ka šobrīd Temu ir nopērkamas šīs te adatas, lotus jarna adatas un lotus jarna trosītes. Un cilvēki, kas tās ir pasūtījušas, saka to, ka šīs lotus jarna trosītes ir daudz labākas par čiāgu trosītēm, kas ir tās grozāmās, un kabelīši ir vienkārši dievīgi, un es domāju, nu, ja jau cilvēki tā saka, nav dārgi, pamēģināšu sev, pasūtīšu un paskatīšos, vai tiešām tā ir, nu, tā kā pārbaudīšu pati. Un tā kā man bija arī čiāgu trosīti 80 cm viena, nu, tā kā sabojājusies, tad es domāju, nu, kāpēc ne, un es pasūtīju šo te trosīti, redziet. Pat tiešām ļoti, ļoti elastīga, ļoti laba, tai nav atmiņas, nekas neliecās, griežās šajā te vietā, un pats labākais man vismaz viņa nekur neķerās, tā kā ķerās šīs te čiāgūtās sudrabotās trosītes, kas bija šīs. Ja? Šī man ļoti patīk pati trosīte. Bet tad, kad ada uz kaut kādiem smalkākām adatiņām, tad valdziņš šeit viss ķerās klāt, un šī lieta man nepatīk. Un tāpēc šīs trosīte man stāv, un es to lietoju ļoti reti, kaut gan pati par sevi tā ir vienkārši fantastiska. Bet tas, ka tur valdziņi ķerās, tas man nepatīk. Un es sev pasūtīju dažāda garuma, tātad šī man bija 80 cm trosīte, tā dzeltenā, un tad es pasūtīju vēl vienu mazāku, un redziet, viņa atnāk kopā ar tādiem smukiem sirsniņu stoperīšiem, uzskrūvējumiem virsū, un interesanti ir tas, ka katrs garumiņš ir atšķirīgā krāsā. Katrā ziņā naudiņa nav liela un var izmantot, un tad es arī izmēģināšanai paņēmu, pasūtīju vienu
vienu adatiņu pāri no Lotus Jarnu, un šobrīd, ja mēs salīdzinām ko ar Čiagu, ja, vajadzēja paņemt vienādu izmēru, ja, bet ja jūs skatāties, spicumiņi ir abām vienādi, Lotus Jarnam varbūt šis te ir garāks, un pašas adatiņas ir drusku īsākas. Varbūt pāris miligramus smagākas, bet katrā ziņā, vai es ādu ar šīm, vai es ādu ar Čiagu, ir pilnīgi vienalga. Cenas ziņā ir liela atšķirība. Tā kā man ir viss lielais Čiagu komplekts, tad, pirkt es šīs nepirkšu, jo man nav vajadzība tik daudz, bet priekš izmēģināšanas nopirku un ļoti labi patīk. Bet rosītes gan ir ļoti labas, un tās gan, ja man būs vajadzība, tad es nopirkšu un viss būs vislabākajā kārtībā. Ko tad vēl es esmu no Temu tādu ļoti labu pasūtījis, kas man ļoti pašai patika? Es jau ilgi pirms Covida biju nopirkusi Drops Romance bērza koka adatiņu komplektu, kas bija tādā nesmukā plasmasas tādā maciņā, un tas ar laiku tāds nobružājies bija, un es no Temu par smieklīgām naudiņām, par kaut kādiem maksāju 7 eiro, bet es, kad tur ik pa brīdim dod akcijas, tad, kad tu tur saliec grozu un ilgi neizpērc, tad es šo nopirku tiešām par kaut kādiem 5 eiro, ļoti skaistu maciņu, ļoti labi turās. Redziet, šāds te ar adatiņām, viņu tā smuki var uzlikt, stāvēt, ja. Ļoti labi nostrādāts, tāds tā kā velūra. Šeit ir kabatiņa, kurā salikt visas lietiņas, kas ir vajadzīgs, kabelīšus, stoperīšus un visu pārējo, un es šādu te vienu nopirku priekš savām šīm te Drops Romance koka adatiņām, kuras man ļoti, ļoti patīk un kuras es izmantoju. Un tad, kad man sagribās pārdīt ar koku, tad man ir vēl tāda doma. Manuprāt, man vēl viens šāds te maciņš nāk šobrīd, lai es varētu salikt arī šādā pašā smukā maciņā savas adatiņas, kas man ir olīvu koka adatiņas, un arī, lai man būtu, kur ielikt arī tulipa adatiņas, kas ir maināmās, tādā smukā. Es tā skatos, ka es esmu jau sarunājusi veselas 44 minūtes par to, kas man ir sādīti divos mēnešos, un man uz galda te vēl ir ļoti daudz sakārtoti mani pirkumi, dziju pirkumi, bet laikam es darīšu tā, ka, lai mums nav ļoti gara sērija, tad uz drīzu tikšanos, un nākamajā reizītē es jums pastāstīšu par to, kas man ir sadāvināts, ko es esmu par šiem 2 mēnešiem pati nopirkusi, un arī par tiem plāniem, kas man no tā visa jau ir galvā, un ko es gribu ļoti, ļoti ātri pirkt, un ko es gribu no tā, ko es esmu nopirkusi, pamēģināt, lai es zinātu un izveidotu pati savu viedokli par konkrētu dzīves artikulu. Paldies, ka biji kopā ar mani, ka paklausījies to, ko es tev stāstu, un es ļoti ceru, ka siltums un vasaras saule pie mums drīz atnāks un parādīsies. Beigās astronomiskā vasara ir sākusies tikai pirms 2 dienām. Ceru, ka viss būs kārtībā ar saulīti un siltumu. Un šodien es tev saku vēlreiz lielu paldies. Neaizmirsti lūdzu uzlikt tīkšķīti, jo tā ir savā ziņā tavs paldies man. Ja tev ir kādi komentāri par to, ko tu redzēji, vai tu gribi kaut ko pajautāt, noteikti raksti komentāros, dalies savā pieredzē, ja tu esi adījusi ar kādu no šīm dzijām, ko es rādīju,
Un uz drīzu tikšanos, tā kā šodien ir mana atvaļinājuma pirmā diena, tad noteikti nepazudīšu uz tik ilgu laiku un tiksimies jau pavisam drīz, lai es pastāstītu par visiem tiem skaistumiem, kas man šeit ir lejā aiz kadra. Un tā.